Tā, manā īpašumā nonācis kārtējais Audi. Šoreiz A4B7 bunčā, 2-litrīgs dīzels un quattro. Te var tāds neliels ieskats vizuālajā, kāds viņš izstās. Ir apstīcis, protams, un ir visādi vizuāli kasjaki, bet par to kaut kādā citā video būs apraksts. Viņš tāds samāks aizmugurē, bet tas atspērs viņam ir kārtībā, ir jau pārbaudīts. Ir jau dažas dienas viņu pabraukāts. No tā, ka patās tikko es ticis pie viņa. Tā no defektiem, ko es jau varu pateikt, ir it kā aķis ir nesen montēts, bet nav pievienoti vadi klāt, kas atklājās. Tālāk atslēga nedarbojās, bet centrālais darbojās. Viņš samesējās. Salons kā salons, nekas īpašs. Aizmugurē jau ir, es esmu bišķi pārdījis, jau tur ir bardaks. Būs pats interesantākais. Dzird. Augsts starts, nav darbināts dažas dienas. Viena lampiņa aizmugurē izdegusi ar bremzēm. Ar -13 dotajā brīdī. Šajā apgrieziena diapazonā motors kā strādā vienmērīgi, bet tik līdz bišķi noktīsies apgriezienu, tā viņš viss bišķi kraustīsies. Pagaidām es neesmu slēdzis kompi klāt, nemāku neko vairāk arī pateikt. Tas arī viss pagaidām.